Pirmais pavasara mēnesis nu ir klāt. Gluži gribās teikt, sveicu jaunajā gadā. Jā, jo mēs zinām, ka mūsu senči senos laikos 1. martā svinēja jauno agrāro gadu. Jā, jo sākās sezonālie darbi, sākās lauka darbi. Jā, bet mēs ar jums šodien paskatīsimies īsumā, kas mums ir gaidāms pasaku skolā šajā mēnesī. Šodien, 1. martā, pulksten 15:00, mēs tiekamies webinārā, kurā stāstīšu par pasakām un emocijām, kā tās ir saistītas savā starpā. Pastāstīšu par to, kas mūs sagaida lielajā 12 nodarbību ciklā, kas sākas 11. martā klātienē mūsu pasaku skolā. Šis nodarbības ir domātas pirmskolas vecuma bērniem un sākumskolas vecuma bērniem. Par to sīkāk tad izstāstīšu. 3. martā mums ir Pelnrušķītes dzimšanas diena. Tāpēc šajā dienā lasīsim pasaku, apspriedīsim galvenos varoņus, mēģināsim padomāt, kas bija pirms Pelnrušķīte iekļuva pasakā un kas būs pēc, ja pasakai būs turpinājums. Un šajā sakarā mēs 9. martā pasaku skolā sarīkosim tādu pelnrušķīšu ballīti. Un šai ballītē piedalīsies varones, protams, pelnrušķītes no dažādām brīnum pasakām. Protams, visas mēs neiekļausim, mēs paņemsim tikai dažas, ja, un izballēsimies riktīgi. Pulksten 3:00 pasaku skolā esiet mīļi gaidīti. Un šī nodarbība būs tieši meitenēm. Jā, tad mēs arī strādāsim ar šo pelnrušķītes tēlu. 11. martā, kā jau teicu, mēs tiekamies mūsu pasakainajā ceļojumā uz brīnumzemi, uz sajūtu brīnumzemi. Mēs atklāsim, kādas sajūtas dzīvo tanī brīnumzemē, kā tās var uzjautrināt, kā tās var apbēdināt ar ko, kas var sadusmot. Un caur spēlēm, caur metaforiskām kārtīm, caur pasakām, caur sarunām, caur zīmējumiem, projektīviem materiāliem, caur stimulu materiāliem mēs izzināsim savu iekšējo pasauli. 15. martā esiet aicināti uz tādu kafijas pauzīti kopā ar mani un ar pasaku. Tā būs tiešraide ar jautājumiem un atbildēm. Es saprotu, ka man ir sakrājies ļoti daudz jautājumu, ja, un kaut kad ir jāsāk dot atbildes. 20. marts, starptautiskajā pasaku terapijas dienā, mums ir atvērto durvju diena. Atvērto durvju diena pasaku skoliņā no 10 līdz 2. Esiet laipni gaidīti gan kopā ar bērnu, gan bez bērniem. Pilnīgi nav nozīmes, vai jums ir bērni vai nav bērni, jo pasaku terapija ir domāta visiem vecumiem. Jo pasaku terapijā mēs strādājam ar iekšējā bērna struktūru. Atvērto durvju dienā mēs parunāsim, kas ir pasaku terapija, mēs izspēlēsim spēlītes, mēs noskatīsimies leļu teātri, mēs izmēģināsim dažus vingrinājumus, tā, lai jūs varētu pataustīt šo te metodi, lai varētu saprast, kas tas ir, vai tas jums ir saistošs, vai gribās uzzināt vēl kaut ko vairāk par šo metodi. Un 24. martā, Pūpolsvētdienā, mums būs lieldienu pasaku terapija. Šeit būs webinārs ar lieldienu pasaku, ar uzdevumiem, un pagaidām es jums neatklāšu, kas tas būs, ja? Bet jau aicinu uz šo te tikšanos. Pagaidām tas ir viss. Ja nāks klāt vēl kādi interesanti notikumi, tad mēs par tiem ziņosim mūsu pasaku skolas lapā. Uz tikšanos! Čau!